Labvakar, sestdienas vakars, un kārtējo reizi mēs tiekamies, lai kopā lasītu Katoliskās baznīcas katehisma kompendiju. Pagājušajā reizē mēs bijām runājuši par to, kas ir ticības simboli, kāpēc viņi ir vajadzīgi, kā viņi ir tapuši un kādi no tiem tiek izmantoti arī šodien baznīcā. Bet sakot ar šodienas mūsu lekciju, es vēlos, lai mēs izietu cauri visām tam ticības patiesībām, lai varētu iedziļināties un saprast, kas tur galu galā ir ietverts šajās ticības patiesībās. Un šodien mēs sākam daļu, kas saucās Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju. Protams, ka mēs nepabeigsim viņu šodien, jo teksta ir ļoti daudz un daudz, kas ir sakāms. Šodien mēs parunāsim tikai un vienīgi par to, kāpēc Dievs ir viens un ko nozīmē ticēt uz vienu Dievu. Nu tad ķersimies pie darba. 36. punkts. Kāpēc ticības apliecinājums sākas ar vārdiem Es ticu uz Dievu? Ticības apliecinājums sākas ar šiem vārdiem, jo apgalvojums Es ticu uz Dievu ir visa pamatā. Tas ir avots visām pārējām patiesībām par cilvēku un pasauli un arī par ikviena ticīga cilvēka dzīvi kopumā. Šķiet, ka šis apgalvojums ir ļoti radikāls. Apgalvojums, ar kuru nevar strīdēties. Viņu vai nu var pieņemt visu kopumā, vai nu visu kopumā atmest. Un tomēr, ja mēs paskatīsimies uz viņu precīzāk, ja mēs padomāsim, tad šeit patiešām atveras vieta diskusijai. Nu tad pamēģināsim. Došu vienu piemēru, kā analogiju, lai jūs varētu saprast, kāpēc tieši šis apgalvojums atrodas pašā šīs nodaļas sākumā. Ja mēs ar jums vēlēsimies runāt un definēt, piemēram, temperatūru istabā, vai šeit ir silti, vai šeit ir augsti, tad, protams, ka katram no mums būs savs personīgs viedoklis, kas balstās uz preferencēm, kas balstās uz mūsu organisma īpašībām, kas balstās arī uz tā, kas mums patīk vai nepatīk. Piemēram, man neparāk patīk karstums, un ja istabā būs 25, es jau pateikšu, ka ir pārāk karsti. Savukārt tie, kam karstums ļoti patīk, varbūt kas izauguši dienvidos, ja, kur ir vienmēr silti, tad viņi pateiks, 25 grādi, diezgan komfortabla temperatūra. Tāpēc, lai izvairītos no subjektivisma, mums ir nepieciešama kaut kāda sistēma, kas palīdzēs noteikt, vai kāda ir temperatūra šajā istabā, lai varētu to komunicēt citiem, lai citi varētu saprast. Piemēram, šeit Eiropā mēs izmantojam Celsija sistēmu. Ja? Šī Celsija sistēma balstās uz ūdens, jo 0 grādi tas ir tad, kad ūdens pārvēršas par ledu, un 100 grādi, kad ūdens, kad ir ārā normāls spiediens, protams, kad ūdens varās. Un dejojot, kā saka, no šīs sistēmas, mēs arī varam pateikt 20 grādi, 50 grādi, 80 un tā tālāk. Bet pastāv arī cita sistēma, kuru izmanto, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, un tā ir Farenheita sistēma, viņa ir pilnīgi savādāka. Un to nevar tik vienkārši transponēt no Celsija uz Farenheitu. Un, piemēram, ja es pateikšu 55 grādi pēc Farenheita, cilvēks no Eiropas neuzreiz sapratīs, ja viņam vajadzētu atvērt datoru vai atvērt vismaz kalkulātoru, ja zini, kāda ir formula, un tad transponēt, tas nozīmē pārvērst Farenheita grādus uz Celsija grādiem. Bet kas ir vissvarīgākais? Ka, ja mēs pateiksim, ka istaba ir tik un tik grādi, tad gan tiem, kas izvēlējas Celsija sistēmu, gan tiem, kas izvēlējas Farenheita sistēmu, būs taisnība. Nebūs tā, ka viens melo, bet otrs runā taisnību. Atšķirība ir tikai viena,
ka cilvēks izvēlējās savu sistēmu, un balstoties uz šīs sistēmas, viņš vērtē realitāti. Teiksim, balstoties uz Celsija sistēmas, viņš vērtē temperatūru istabā. Līdzīgi ir ar mūsu pasaules redzējumu. Jo, piemēram, kad mēs runājam, ka kaut kas ir labi vai kaut kas ir slikti, mums ir nepieciešama kaut kāda sistēma, kas vērtē, vai tas ir labi vai tas ir slikti. Vai, piemēram, zakt ir labi vai zakt ir slikti. Ja, viens pateiks, zakt jebkurās apstākļos ir slikti. Cits pateiks, jā, bet ir nianses, un ja, piemēram, ja tu esi nozadzis no valsts, tad tā nav zakšana. Es atceros, ka viens cilvēks kādreiz man bija pateicis, nē, es neko neesmu nozadzis, jo tas taču bija no valsts, tas piederēja valstī, vai ne? Tā nav zadzība nekāda gadījumā. Negribu jūs mācīt ļaunu, gribu pateikt uzreiz, ka tā ir zadzība. Bet redziet, arī šajos gadījumos cilvēks izmanto kaut kādu vērtēšanas sistēmu. Un kāpēc mēs tagad varam runāt, ka ticība ir sākums? Jo ticība īstenībā tā ir izvēle, kristietības izvēle. Es izvēlos kristietību. Jo redziet, no vienas puses mēs varētu pateikt, kāds varētu pateikt, jūs man lūdzu pierādiet, ka kristietības sistēma patiešām ir adekvāta, ka kristīga filozofija vai kristīgais pasaules redzējums, ka viņš ir taisnīgs, ka viņš ir labs, ka viņš ir adekvāts. Kāpēc tieši viņš? Bet kāpēc, nezinu tur, ne marksisms? Kāpēc ne materialisms? Kāpēc ne dažādi ateisma paveidi? Kāpēc tieši kristietība? Un šeit ir viena problēma, ka nepastāv tādu pierādījumu, pateicoties kuriem mēs varētu pateikt, tieši šī sistēma ir labāka, nevis cita. Tieši kristietības reliģija ir īsta, bet visas pārējās, tomēr ne līdz galam vai vispār nē. Tā ir izvēle. Es izvēlos. Es nevienu reizi jau biju izmantojis tādu salīdzinājumu, bet es atkal gribu pie tā atgriezties, lai tas paliktu patiešām mums skaidrs. Ja man ir salūzusi mašīna un es braucu uz servisu pie meistara un lūdzu, lai viņš man salabo šo mašīnu, un viņš paskatās un saka, tev jālabo tas un tas. Man ir izvēle. Es varu viņam piekrist un noticēt viņam, jo es neesmu speciālists tehnikā un es nezinu, kas šai mašīnai ir salūzis. Varbūt viņš man melo, varbūt viņš vienkārši grib nopelnīt. Vai varbūt viņš patiešām ir godīgs. Es nevaru ielīst viņa galvā. Līdz ar to man jāpieņem lēmums, vai es ticu, vai es neticu. Īstenībā mūsu sadzīvē mums ļoti bieži vajag pieņemt tieši tādus lēmumus, ticu, neticu kategorijās. Un tāpēc kristietībā, ja mēs vēlamies skatīties uz pasauli no kristīga redzes punkta, piemēram, mēs runāsim par Dievu, tad sākums tam visam tieši ir lēmums. Ja es piekrītu bez pierādījumiem, jo pierādījumu vienkārši nav, ir kaut kādi argumenti, jo, piemēram, es esmu ticīgs cilvēks, pateicoties arī maniem personīgiem intelektuāliem meklējumiem. Es esmu kristietis arī pēc pārliecības, bet argumenti, kas pārliecina mani, ne obligāti būs tādi, kas pārliecinās citus, jo tie nav pierādījumi. Jo pierādījumi tas ir ir tādi argumenti, kas absolūti balstās realitātē, kuru var pārbaudīt, pataustīt. Piemēram, ja es pateikšu, ka mans krēkls ir pelēks, un jūs redzat, ka viņš ir pelēks, katrs no mums var pārliecināties pats savam acīm. Bet pārliecināties, vai Dievs ir, tā ir personīga pieredze, kura katram cilvēkam ir citāda. Līdz ar to cilvēks izvēlas ticēt vai nē. Un ja mēs gribam runāt par Dievu, ja mēs gribam runāt šodien par vienīgu Dievu, tādu, kādu viņš vēlējies sevi parādīt, tādu, kādu viņš pats vēlējies mums atklāt sevi, mums pirmkārtām jāpieņem un jāizdara tas ticības lēciens vai ticības lēmums. Es ticu, ka viņš ir, un es ticu, ka viņš iziet man pretī. Un tieši tāpēc, ka es pieņemu lēmumu
pieņēmu lēmumu ticēt. Nozīmē, tas ir sākums visam pārējām lietām. Jo kādreiz arī mums garīgajā seminārā radās tāds jautājums, vai cilvēks, kurš stājas, piemēram, teoloģijas fakultātē, neobligāti viņš grib būt priesteris, bet vienkārši iestājas teoloģijas fakultātē, vai cilvēks var studēt teoloģiju, būdams neticīgs? Tas ir jautājums, uz kuru nav tik viegli atbildēt. No vienas puses, viņš studēs tos pašus tekstus, ko studēju es. Viņš mācīsies no tām pašām grāmatām, no kurām mācījos es. Ar vienu tikai starpību. Viņš tam neticēs. Viņš to visu pētīs, kā tāds, kurš ir no ārpuses. Ja? Kā mehāniķis, kurš nekad nedarbosies ar mašīnu labošanu. Un šeit ir tā starpība. Manuprāt, teologs atšķirās no reliģijas zinātnieka tieši ar to, ka viņš pēta svētos tekstus atklāsmi, ka viņš meklē tas atbildes nevis būdams no ārpuses, kā tāds folklora pētnieks, pateiksim tā, vai reliģiska folklora pētnieks, bet tas, priekš kura šīs patiesības ir patiešām patiesības, jo viņš šo koordinātu sistēmu ir pieņēmis kā savu. Un tad, ja viņš ir ticīgs, viņam būs pilnīgi cits skatījums uz tām lietām, kurās viņš studēs. Viņš nestudēs tikai par Dievu, ka viņš ir viens, bet viņš līdz ar to šīs studijas mainīs viņa dzīvi, jo viņš izvēlējies šo sistēmu, viņš izvēlējies kristietību, viņš izvēlējies ticēt. Un līdz ar to šajā ticībā viņš iet tālāk, dziļāk, iepazīstot, kāds ir Dievs. Un tieši tāpēc šis formulējums, manuprāt, ir ļoti adekvāts arī šajā kompendija kontekstā. Es ticu, jo es izvēlējos ticēt. Protams, bieži vien mēs runājam latviski, kā vārds ticība ir ļoti saistīts ar uzticēšanos, tas ļoti skaisti skan, ja es ticu, tad es uzticos, bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka ticība ir arī lēmums. Brīžiem kāds varētu pateikt vai pārmest, kāpēc Dievs nav devis cilvēkiem ticības žēlastību, kāpēc, piemēram, man ir devis, bet citam nē, ja? Kur ir problēma? Bet tur tā lieta, ka problēma nav Dieva pusē, ja? Viņš iziet pretī katram, bet problēma ir tā, ka kāds izvēlas citu koordinātu sistēmu. Tāpat, kā mēs izvēlamies mērīt temperatūru Celsija grādos, bet kāds cits pateiks, nē, man vajag Fahrenheitu un viss, jā, es negribu neko citu. Tāpēc ticība ir lēmums, un ja es pieņēmu kristietību, tad es pieņēmu kristietību ar visu šo intelektuālo un mistisko bagāžu, ko man piedāva baznīcas pieredze, ja, kura jau ir gandrīz 2000 gadu. Bet iesim tālāk, un tagad mēs sāksim runāt tieši par Dievu, kas, manuprāt, ir visinteresantākais. 37. punkts. Kāpēc tiek apliecināta ticība tam, ka Dievs ir vienīgs? Ticība tam, ka Dievs ir viens vienīgs, tiek apliecināta tāpēc, ka Izraēļa tautai Dievs sevi atklāja kā vienīgo, kad viņš sacīja: klausies, Izraēl, kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Ka arī kad sacīja: es esmu Dievs un cita nav. Jēzus pats apliecināja, ka Dievs ir vienīgais kungs. Ticība tam, ka Jēzus un Svētais Gars arī ir Dievs un kungs, nerāda nekādu šķelšanos vienīgajā Dievā. Par to mēs gan parunāsim vēl, kad runāsim par trīsvienību, bet skatieties, kas notiek. Kāpēc mēs runājam par vienu Dievu? Šeit mums jāizdara neliela ekskursija pagātnē un jāieskatās mazliet reliģiju vēsturē. Protams, es tagad ļoti visu vienkāršošu, speciāli, lai nebūtu tā, ka mums būtu galvā tikai skaitļi un jēdzieni. Vienkāršošu, lai tas būtu skaidrs katram parastajam normālajam cilvēkam. Kad cilvēki guva pirmo reliģisko pieredzi,
Protams, ka šī reliģiskā pieredze bija saistīta arī ar pasaules vērtēšanu, ar pasaules aprakstīšanu. Piemēram, kad skan pērkons, cilvēks nezina, kāpēc tas ir, un tad viņš saka, laikam dievi dusmojās. Vai viņš aizgāja mēdīt dzīvnieku, viņam nekas tur nesanāca, laikam džungļu dievs uz mani dusmojās. Jā. Apmēram tāda bija domāšana. Un, protams, lai izdzīvot pērkonu negaisa laikā vai lai viņam būtu veiksme medībās, tad cilvēks mēģina kaut kādā veidā šo dievu uzrunāt vai atnest viņam kādu upuri un tā tālāk. Un ņemot vērā to, ka cilvēka dzīvē ir ļoti daudz aspektu, tad radās arī tas saucamais politeisms. Tas nozīmē, ka mums ir mednieku dievs, mums ir saule, ka dievs, mums ir mēnesis, ka dievs, mums ir pērkons, ka dievs, un tā tālāk, un tā tālāk. Ar laiku veidojas arī tā saucamie tautu dievi vai tautu dievu koncepcija. Tas nozīmē, ka katrai tautai ir kaut kādi savi dievi, ja? Bet katrā konkrēta tauta pielūdz tikai savējos, un ja notiek karš, un tad, ja viena tauta uzvar citu, viena cilts uzvar citu, tad šajā gadījumā šis cilts dievs bija stiprāks vai veiksmīgāks nekā otrās cilts dievi. Mēs to arī varam sastapt arī svētajos rakstos, jo Izraēlis, kā izvēlēta tauta, Izraēla, kā izvēlēta tauta, arī soli pa solim nobrīda līdz monoteismam, līdz atklājumam, ka Dievs ir viens. Pirmais tāds monoteisma mēģinājums notika, ja es nemaldos, 15. 14. Gadsimtā pirms Kristus. Ēģiptē bija tāds faraons Ehnatons, kurš atcēla visus dievus ar savu dekrētu un pateica, ka pastāv tikai viens vienīgs dievs, tas ir saule, un tikai viņam pienākas gods. Bet šis monoteisma mēģinājums beidzās ar visā faraona Ehnatona nāvi. Protams, ka bija arī Persijā bija daži mēģinājumi, jā, tas mazdaisms un tā tālāk, bet šeit mēs neiedziļināsimies. Bet vislabākais varētu pateikt monoteismā mēģinājums ir tieši izvēlēta tauta, Izraēla. Un kas ir ļoti svarīgi? Izraēla sākumā atklāja, ka viņiem ir viņu dievs Jahve ir vissvarīgākais, viņš ir visspēcīgākais. Viņi pārstāja pielūgt svešus dievus un pielūdz tikai vienīgu dievu. Bet kaut kur galvā viņam vēl paliek tā doma, ka arī citām tautām ir citi dievi. Bet Babilonas gūsta laikā, kad Izraēla tauta bija aizvesta uz Babiloniju uz gūstu, kad Jeruzalemes svētnīca, tā pirmā svētnīca tika iznīcināta, Izraēlā nobriest doma, ka nav jau tā, ka babiloniešu dievs ir stiprāks par mūsu dievu. Ir tikai viens dievs, un šis dievs valda pār visām tautām. Un, kad Izraēla tauta atgriežas uz Jeruzalemi, atgriežas uz savām zemēm, daļa no šīs tautas vismaz, jo ne visi atgriezās, tad šis vienīga dieva kults kļūst radikāls. Tas nozīmē, ka vairs nepastāv ideja, ka ir kaut kādi citi dievi. Ja, ka Dievs ir viens arī par visām tautām. Mēs esam tuvāk viņam, bet tas nemaz nenozīmē, ka Dievs nemīl arī citas tautas. Atcerēsimies Jonasa grāmatu, ja, vai atcerēsimies Hieba grāmatu, kur Jonas sludina Ninīvei, ja, atgriešanos, ka Dievs rūpējas par niniviešiem, kuri nemaz nav Izraēļa, nemaz nepiedara pie izvēlētās tautas, vai Iabs, ja, vai Iabs laikam tā latviski būs pareizāk. Tas, kurš ir taisnīgais Dieva priekšā, ja mēs lasīsim Iaba grāmatu, mēs redzēsim, ka šis varonis saskaņā ar šo literālo kompozīciju nemaz nav ebrejs, viņš nemaz nav Izraēla tautas dēls. Ja? Un tomēr mēs redzam, ka
Arī viņam notiek kaut kāda diskusija ar Dievu, arī viņu Dievs atzīst par taisnīgo. Tā kā izvēlētajā tautā Dievs atklāja sevi kā vienīgu Dievu. Viņi to atpazīst kā vienīgu Dievu. Protams, bija nepieciešams ļoti ilgs process, lai viņi atnāktu pie šīs domas, lai šī doma, šī ideja iesakņotos arī viņu reliģiskajā dzīvē. Bet apmēram tā tas notiek. Un jaunās derības laikos Kristus atnāk, lai to apstiprinātu, lai parādītu, jā, ir tikai viens Dievs, cita nav. Un, protams, ka mēs šeit lasam arī, ka tas, ka mums ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars, nemaz nenozīmē, ka ir trīs dievi, bet par trīsvienību mēs parunāsim mazliet vēlāk. Vienīgais, ko es gribu tikai piebilst, ka tas ir viens no kristietības paradoksiem, un tas ir viens no tiem argumentiem, kas mani pārliecina. Jo, ja cilvēks izdomātu Dievu, pat vienu vienīgu Dievu, diez vai viņam ienāktu doma par trīsvienību. Diezgan viņš tā sarežģītu sev dzīvi, kā veidotu šo kompozīciju, ka ir viens Dievs, bet trijās hipostāzēs, jeb trijās personās. Un mēs nevaram runāt nevis par trījiem dieviem, bet nevaram runāt arī par vienu Dievu trijās lomās, jā, bet ir tieši trīsvienība. Tā ir ļoti sarežģīta Dieva koncepcija, un es ticu, es nevaru to pierādīt, bet ir daudz lietu, ko mēs neesam spējīgi pierādīt šajā pasaulē, bet es ticu, ka tieši pateicoties tam, ka Kristus faktiski apstiprināja, ka Dievs atklāja mums un apstiprināja, ka Dievs ir trīsvienība, šī ideja noteikti nenāk no cilvēkiem. Izraēļa tauta bija nepieciešama, lai nostiprinātos viena Dieva ideja. Un kristietība izdara vienu soli tālāk un parāda, jā, Dievs ir viens, bet trijās personās. Dievā iekšā ir attiecības, jā, viņš nav vientuļš. Bet par to runāsim mazliet vēlāk. Bet mēs atgriežamies pie jau 38. punkta un atkal runāsim par to, kā Dievs sevi atklāja. 38. punkts. Ar kādu vārdu Dievs sevi atklāja? Mūzum Dievs sevi atklāja kā dzīvo Dievu, sakot, ka viņš ir Abrahama Dievs, Izāka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs mūzum atklāja arī savu noslēpumaino vārdu Jahve. Es esmu tas, kurš ir, tas, kurš eksistē. Jau vecās derības laikos šis neizsakamais Dieva vārds tika aizstāts ar dievišķo titulu kungs. Tādējādi, kad jaunajā derībā Jēzus tiek uzrunāts ar vārdu kungs, viņš tiek uzskatīts par patiesu Dievu. Protams, ka šajā punktā autori, es negribu teikt, ka primitivizēja, bet ļoti vienkāršoja un ļoti saīsināja īstenībā šo filoloģisko problēmu. Lieta ir tā, ka es neesmu filologs, un tāpēc nevaru šīs lietas paskaidrot dziļāk, bet atkal, lai būtu vienkāršāk, es paskaidrošu to visu ļoti vienkāršajā veidā. Dievs ir tāda realitāte, kuru nav iespējams ietvert vārdos. Pateikšu ļoti vienkārši. Ja es pateikšu grāmata, teiksim, šeit manas rokās ir zaļa grāmata, tad katrs no mums jau sapratīs, skaidrs, iet runa par grāmatu, ja? Un šis jēdziens grāmata ir saprotams katram. Viņam nav vajadzības skaidrot, kas tas ir tā grāmata, jo mēs visi to zinām. Bet ja mēs runājam Dievs, tad šis jēdziens neaptver visu Dieva bagātību. Īstenībā tāpats, kā vārds grāmata neaptver visu grāmatu bagātību. Ja es pateikšu grāmata, katrs no mums padomās par savu grāmatu, varbūt par iemīļotāko grāmatu, bet visiem būs skaidrs, ka iet runa tieši par grāmatu. Bet ja mēs pateiksim Dievs, tad katrs no mums var padomāt pilnīgi kaut ko citu, jo Dievs ir bezgalīgs. Dievu nav iespējams ietvert jēdzienos. Un tāpēc Dievs iziet cilvēkam pretī, lai varētu pateikt, iztulko sevi uz mums saprotamu valodu. Ja mēs pateiksim Dievs, tas ir pārāk abstrakti. Un tāpēc viņš sevi atklāja kā dzīvais Dievs. Dievs, kurš eksistē, kurš nav miris, kurš nav akmens vai kaut kāds tur attēls, bet viņš ir dzīvs.
dzīvs, kuram ir attiecības ar senčiem, Abrahamu, Īzaku un Jēkabu. Viņš atklāja savu vārdu, un šis vārds, kas visticamāk, bet tas atkal diskutabls jautājums, bet visticamāk saskaņā ar tam ebreju valodas gramatiskam regulām, kuras mēs zinām, visticamāk, saku, pasvietoju, skanēja kā Jahve, bet ne obligāti, jo, kā jūs zināt, ebreju valoda tika rakstīta tikai ar patskaņiem. Ja? Viņam nebija šo, ne tikai ar līdzskaņiem, piedodiet. Patskaņi netika rakstīti, bija daži apzīmējumi, kas apmēram nozīmēja, kur jāatrodas patskaņiem. Bet īstenībā tika līdzskaņi tika pierakstīti un daži simboli, kas apzīmēja patskaņus. Vēlāk viduslaikos Masoreti paņēma ebreju tekstu un salika tur punktiņus, strīpiņas un citas zīmes, kas apzīmēja, kādiem patskaņiem tur ir jābūt. Bet ebreji sākumā rakstīja Dievu vārdu ar 4 burtiem JHVH. Ja, un pateicoties tam, ka bija šis jod un ka aizmugurē ir H, mēs varam runāt, ka varbūt visticamāk, ka tas skanēja kā Jahve. Bet šo vārdu izrunāja tikai vienu reizi gadā virspriestris, kas gāja svētnīcas vissvētākajā vietā, un viņam bija atļauts šo vārdu izteikt. Tā kā tajā laikā nepastāvēja iespēja ierakstīt skaņu, līdz ar to mēs nezinām, kā šis Dieva vārds patiešām skanēja. Savukārt, kad šo vārdu kad lasīja svētos rakstus un bija tas tetragrams saucamais, tas 4 burtu apzīmējums, kas nozīmē Dieva vārdu, parasti runāja kungs, nevis Dievs, runāja kungs. Un līdz ar to mēs nezinām, kā skanēja šis vārds, bet vienlaicīgi tā bija ļoti brīnišķīga izvēlētās tautas intuīcija, ka Dievs ir pārāks par jēdzieniem, ka mēs nevaram ar kaut kādu vārdu aprakstīt viņu visu. Es negribu teikt, ka tā ir kaut kāda teoloģiska hipotēze, bet man ļoti kādreiz patika, es neatceros jau, kur to lasīju, jo bieži vien es neatceros, kur, bet laiku pa laikam es atceros, ko. Un es biju izlasījis tādu interesantu maksimu, tādu interesantu slēdzienu. Ja tu saprati un vari aprakstīt, kas ir Dievs, tas nozīmē, ka tas noteikti nav Dievs. Jo mūsu vārdi, mūsu koncepti, mūsu idejas, viņas nav bezgalīgas. Ja, bet Dievs ir bezgalīgs. Un līdz ar to ietvert Dievu kaut kādā konceptā un tagad pateikt, tagad es sapratu, kas ir Dievs. Tas nozīmē, ka ir notikusi Dieva intelektuālā redukcija, ka mēs viņu vienkāršojām un tagad mēs par viņu runājam. Ja. Bieži vien tas notiek ar bērniem, ja, kad vajag paskaidrot kaut kādas nopietnas lietas, bet mēs tas vienkāršojam. Ja. No kurienes rodas bērni? Ja, mēs nerunājam par visu procesu, no kurienes rodas bērni. Ja, mēs nerunājam par genetisko kodu un tā tālāk. Mēs runājam par mīlestību. Protams, dažos gadījumos runā par starkiem vai kapostiem, ja, bet runā visbiežāk par mīlestību. Un tomēr mēs šajos vārdos neietveram visu, ja, jo bērnam pagaidām nav jāzina viss. Ja, ar laiku izaugs, nobriedīs un sapratīs. Bet kad mēs runājam par Dievu, mēs paliekam mazliet tāda bērna līmenī šī vārda laba nozīmē. Jo vienkārši es tā brīžiem sev iedomājos, ka Dievs mūs pašus sargā, jo ja viņš atklātos visā savā bezgalībā galīgajam cilvēkam, tad mūsu smadzenes to neizturētu un mūsu dvēsele to neizturētu. Līdz ar to tāpēc mums ir jēdzieni, mums ir vārdi, kuri no vienas puses nāk no Dieva, ja, jo viņi atspoguļo viņa realitāti kaut kādā veidā, bet no otras puses tie vārdi nav spējīgi ietvert visu Dievu. Jo, ja Dievs ir dzīvais Dievs, tas ir patiesība, bet viņš arī ir mīlestība, viņš arī ir žēlastība, žēlsirdība, viņš ir arī nerādīta žēlastība, ja mēs iesim haritoloģijā dziļāk. Viņš ir taisnīgums, ja, un
katrs no šiem vārdiem ietver kaut kādu Dieva aspektu, bet neietver sevī visu Dievu. Ja, un no vienas puses šie vārdi mums ir vajadzīgi, no otras puses ar viņiem nekad nebūs pietiekami. Runājot par to Jahve vārdu, vienīgais, ko es tikai piebildīšu, ka, protams, ka ir mēģinājumi arī šo vārdu tulkot, un tieši tāpēc mēs jau redzēsim nākošajā punktā, ka Dievs ir tas, kurš ir, ja, tas, kurš pastāv, jo Jahve tādā tulkojumā, iespējamā tulkojumā ir es esmu tas, kurš esmu. Ja, vai pastāv arī cita opcija iztulkot šo izteicienu, es esmu tas, kurš darbojos, es esmu tas, kurš dara kaut ko. Ja, bet šeit atkal šīs lietas mums jāatstāj biblistiem un filologiem, jo arī viņam arī nav vienprātības savā starpā par to, kā mēs varētu to iztulkot. Arī atstāsim šo strīdu viņiem. Bet mēs pāriesim pie 39. punkta, tādā diezgan holistiskā punkta. Visas radības savu esmi un visu, ar ko tās apveltītas, ir saņēmušas no Dieva. Dievs vienīgais pats sevī ir esmes un jebkuras pilnības pilnība. Dievs ir tas, kurš ir, bez sākuma un bez gala. Arī Jēzus atklāja, ka viņam atbilst dieviškais vārds es esmu. Aizmirsu pateikt, ka piepriekšējā punktā, ka Jēzus sevi arī sauc par kungu vai viņu sauc par kungu, šeit arī var strīdēties, bet pieņemsim, ka šis grieķu vārds Kyrios, kungs, kas attiecas uz Dievu, ja autori to attiecina uz Jēzu, līdz ar to tas ir tāda ticības izpausme, kā arī Jēzus ir Dievs. Protams, kā grieķu vārds Kyrios, tas ir tāpat kā latviešu vārds kungs, jo, ja mēs sakam kungs, mēs varam vērsties uz Dievu, var attiecināt šo vārdu uz Dievu, bet mēs arī varam pateikt Dmitrija kungs, arī mani var sauc par kungu, vai kad mēs esam ļoti pieklājīgi, mēs sakam Bērziņa kungs, mēs arī izmantojam to pašu vārdu, tāpēc šis vārds nav tāds, kurš attiecināms tikai un vienīgi uz Dievu. Bet bibliskajā kontekstā, ja mēs sastopam, ka Jēzus ir saukts par kungu, it īpaši Jāņa evangēlijā, bet ne tikai, tad tas ir ticības izpausmē, kā arī pirmās paudzes kristieši un arī apustuļi tomēr ticēja, ka Jēzus arī ir Dievs, kaut arī viņi paši to nedefinēja. Bet atgriežamies pie 39. punkta, ka es jau teicu, tas ir diezgan holistisks punkts. Jo šis punkts mums parāda, ka ja mēs mēģināsim izveidot vienkārši bērnišķīgo tādu ķēdi, no kurienes ir galds, kāds viņu uztaisīs, no kā viņš ir uztaisīts šis galds, bet no koka, no kurienes koks, no meža, un tā tālāk, līdz kaut kādam brīdim mēs nonāksim pie jautājuma, kas ir visa radītājs. Ja? Un, protams, ka mēs varētu pateikt, tas ir Dievs. Bet bērni, protams, ar to nav apmierināti un brīžiem uzdot teoloģiski varbūt nepareizo, bet ļoti, ļoti jautru jautājumu. Bet kas radīja Dievu? Un šeit uz šo jautājumu īstenībā ir ļoti vienkārša atbilde. Viņš rāda pats sevi. Viņš nemitīgi rāda pats sevi. Viņš ir iemesls savai pašai eksistencei. Ja manas eksistences iemesls ir Dievs, jo viņš mani radīja. Ja, šī galda eksistences jēga un avots ir Dievs, tad Dievam nav kaut kāda cita avota, kā tikai viņš pats. Ja, un šeit ir tā liela starpība. Un tieši tāpēc arī mūsu katehizmā, mūsu kompendijā šis vārds ir ļoti izcelts. Ja, pat pašā sākumā, pašā jautājumā viņš ir uzrakstīts ar 2 lieliem burtiem. Viņš ir, ja, tas ir akcentēts, jo viņš ir sevis jēga, viņš ir paša sevis avots. Ja, bezgalīgs, kas rāda pats sevi, varētu pateikt. Protams, es tagad ļoti vienkāršoju arī teoloģiju, bet svarīgi apzināties, ka šajā jautājumā par eksistences ķēdi, ja mēs iesim pa šo ceļu,
Ja, tas nenozīmē, ka tas jau ir pierādījums, ka Dievs ir, jo Akvīnas Tomam ir tā saucamie 5 Dieva esamības pierādījumi, ja, Dieva pierādījumu ceļi, un viņa sistēmā aristoteliskajā tas darbojas ļoti labi, bet pastāv arī citas filozofiskas sistēmas, kurās Svētā Akvīnas Toma 5 Dieva pierādījumu ceļi nemaz nebūs adekvāti. Tāpēc šeit jābūt ļoti uzmanīgam, ka tas nav nekāds pierādījums, tas atkal tikai arguments. Bet arguments ir ļoti svarīgs, jo atbild uz jautājumu, kas radīja Dievu. Viņš pats sevi radīja. Ja, viņš pats ir savas eksistences iemesls un avots. Un tāpēc mēs varam redzēt, ka no vienas puses Dievs atklāja sevi kā tādu, kas ir, ja, un aiz viņa nav neviena, un izvēlētā tauta nobriest līdz šai domai, tīpaši Babilonas gūsta laikā. Un Kristus jau jaunajā derībā arī attiecina šos vārdus uz sevi. Es esmu. Man ļoti patīk tas teiciens, arī no evangēlija, pirms Abrahams bija, es esmu. Paskatieties, kā tas ir noformulēts. Viņš nesaka, pirms bija Abrahams, es biju agrāk. Ja? Jo tas mēs varētu pateikt par mani. Pirms es parādījos šajā pasaulē, bija Abrahams. Ja? Bet Abrahamam arī bija kāds sākums. Arī viņam bija jāpiedzimst kaut kādā brīdī. Bet Kristus norāda uz sevi nevis kā tādu, kurš bija, bet tas, kurš nemitīgi ir. Ir pirms Abrahama un ir arī tagad. Un tas atkal ir tas domas atspoguļojums rakstos, ka viņš ir Dievs. Ja, viņš ir, nevis viņš bija pirms. Tā kā šķiet neliela filologiska nianse, bet teologiski viņa ir ļoti svarīga. Iesim tālāk. 40. punkts. Kāpēc Dieva vārda atklāšana ir svarīga? Atklādams savu vārdu, Dievs parāda bagātības, kas ietvertas viņa esmes neizsakamajā noslēpumā. Viņš vienīgais ir kopš mūžības un uz mūžību. Viņš ir pāri pasaulei un vēsturei. Viņš ir radījis debesis un zemi. Viņš ir uzticīgs Dievs, kas vienmēr ir līdzās savai tautai, lai to glābtu. Viņš ir augstākais svētums, žēlastība bagāts, vienmēr gatavs piedot. Viņš ir garīgs, transcendents, visvarens, mūžīgs, personisks un pilnīgs. Viņš ir patiesība un mīlestība. Tas ir tas, par ko mēs tikai bijām runājuši, un man paliek tikai un vienīgi atkārtot. Mēs redzam daudz jēdzienu, ja, šajā punktā, bet neviens no šiem jēdzieniem neizsmeļ visu Dieva bagātību. Tas ir svarīgs mums, lai mums rastos tāda ideja, lai mums rastos priekšstats par to, kāds viņš ir. Bet vienlaicīgi tas nenozīmē, ka mēs varam viņu saprast. Garīgs, ko nozīmē garīgs? Transcendents, tas nozīmē pāri visam, rodas jautājums pāri kam? Pāri visam. Visvarens, ko nozīmē šīs visvarenums? Ja? Vai pastāv akmens, vai Dievs ir spējīgs visvarenais radīt akmeni, kuru pats nevarētu pacelt? Ja? Slavenā loģiskā antinomija. Viņš ir mūžīgs. Ko nozīmē mūžīgs? Mūžīgs laikā, mūžīgs ārpus laika, kā mēs zinām, ka laiks ir ļoti saistīts ar materiju, pateicoties 20. gadsimta fizikas atklājumiem. Viņš ir personisks un pilnīgs. Ko nozīmē personisks? Ja viņš ir personisks, viena persona, daudz personu. Ko nozīmē pilnīgs? Tas nozīmē, ka viņam nekā nevajag, tad priekš kam viņam vajadzīgas mūsu lūkšanas. Redziet, katrs no šiem vārdiem, katrs no šiem jēdzieniem jau pieprasa skaidrojumu. Jau pateicoties tam rodas kārtēji jautājumi. Un īstenībā tā ir galvenā doma, lai mēs neparstātu viņu meklētu, lai mēs neparstātu šos jautājumus uzdot. Un kaut arī es apzinos, ka mēs, kā garīdznieki, varbūt nevienmēr esam pārāk izglītoti, kaut kādas lietas vienkārši aizmirstam, kaut kādas lietas mēdzam vienkāršot. Un tomēr vērts arī savu draudzes prāvestu pamocīt. Ja? Paskaidrojiet lūdzu, kā jūs to saprotat. Bet vissvarīgākais, kā mocīt prāvestu, ir, protams, doties meklējumos. Jo man ļoti patīk seno scholastiķu
tā ideja, kas skan fides querens intellectum. Ja es nemaldos, es biju Anselms no Kenterberijas, bet varu kļūdīties, ka ticība pieprasa arī izpratni. Ja es ticu, ja es iemīlu Dievu, es tomēr vēlos viņu pazīt. Kaut arī mēs neesam spējīgi viņu pazīt visa viņa pilnībā, un es laiku pa laikam iedomājos, kā izskatīsies mūžība. Manuprāt, tā būs nemitīga Dieva pazīšana. Katru dienu mēs atklāsim kaut ko jaunu. Ja, it kā tu esi izlasījis jaunu grāmatu, bet atnāca kārtējie 10 sējumi un vari lasīt tālāk. Kaut ko interesantu, tāpat kā, bērnībā kāds lasīja, es, piemēram, lasīju Žuļa Verna grāmatas, 2000 Liezem ūdens, kapteiņa Granta bērni un tā tālāk un tā tālāk. Ļoti man patika, un es biju, man bija ļoti žēl, kad beidzās visa šī sērija. Un tie, kas varbūt jaunākie par mani lasīja Hariju Poteru vai kaut kādas citas grāmatas, un iedomājieties, ka visu mūžu būs kaut kas jauns, un tas neapniks. Jo Dievs ir bezgalīgs, un ja mēs esam rādīti mūžībai, tad laikam mēs arī varēsim viņu pazīt mūžīgi. Manuprāt, tas tā varētu izskatīties. Protams, esmu pārliecināts, kad mēs tur atradīsimies, būsim ļoti pārsteigti, bet pagaidām šī doma vismaz mani kā priesteri silda. Tātad šī Dieva vārda atklāšana ir svarīga, lai mēs sev uzdotu šos jautājumus, lai mēs nemitīgi viņu meklētu. Un īstenībā tas ir process uz visu dzīvi un nevar apstāties. Kad es pabeidzu garīgo semināru savā laikā, es biju patiešām pārliecināts, ka es zinu visu. Bet lasot autorus, par kuriem mums tika stāstīts, bet kurus es nebiju lasījis semināra laikā, es atklāju, ka es vēl vairāk nezinu nekā zinu. Un ka kārtēja grāmata vai kārtēja doma, ar kuru es sastapos, rāda jaunus jautājumus, uz kuriem ar laiku vajadzēja atrast atbildes priekš sevis. Un tas īstenībā mani stiprināja mana kristīgajā un katoliskajā pārliecībā. Bet es tagad jau, kad man ir pāri 40, es joprojām atklāju kaut ko jaunu, un es par to neparstāju priecāties. Tāpēc Dieva vārdu atklāšana ir vajadzīga mums, ne jau viņam, bet mums, lai mēs viņu nemitīgi atklātu. Un tas īstenībā ir brīnišķīgs ceļojums, kuru iesaku katram kristietim. Bet iesim tālāk. 41. punkts. Ko nozīmē tas, ka Dievs ir patiesība? Dievs ir pati patiesība, un tāpēc ne viņš var maldināt, ne arī viņu var maldināt. Dievs ir gaisma, un viņa nav nekādas tumsas. Mūžīgais Dieva dēls, iemiesota gudrība, tika sūtīts pasaulē, lai liecinātu par patiesību. Tas ir kārtējais, mēs varētu pateikt, Dieva vārds, ar kādu viņš atklājas, jo nākošais būs arī mīlestība. Bet ko nozīmē, ka viņš ir tā patiesība, kura nevis nemaldina un nevar maldināt? Es došu jums vienu piemēru, atkal kārtēju argumentu, kas pārliecina mani. Atgriezīsimies mazliet pie pašiem sākumiem, pie pašas šīs lekcijas sākuma, kad mēs mēģinājām uztaisīt nelielu ceļojumu uz pagātni. Kādreiz Dievs arī tika pēdiņās izmantots, lai paskaidrotu kaut kādus fenomenus pasaulē, par kuriem cilvēkiem nebija skaidri, no kurienes viņi rodas. Tas pats pērkons. Līdz cilvēki saprata, ka pastāv elektrība un ka pastāv šis lādiņš, bija nepieciešami paskaidrot arī citiem. Laikam tur dievi dusmojās. Bet tajā brīdī, kad cilvēki saprata, no kurienes rodas pērkons, šīs paskaidrojums vairs nebija vajadzīgs. Viņu vienkārši kā bibliotēkā nolika, kā vecu grāmatu kaut kādā tālajā plauktā, lai vienkārši vēsturē atcerētos, ka kādreiz mēs pasauli skaidrojam tā, bet tagad mēs to skaidrojam pilnīgi savādāk. Dievs sevi atklāja, un pateicoties tam, ka mēs arvien vairāk atklājam pasauli, mums atklājas, varētu pateikt,
patiesāka Dieva seja, jo Dievs taču nav mūsu nezināšanas caurumu aizpildītājs. Mēs nevaram pateikt, šito es nesaprotu, tad mēs to paskaidrosim ar Dievu. Dievs, kā patiesība, pakāpeniski atklāja sevi arī caur to, ka mēs labāk iepazīstam pasauli. Un tieši tāpēc, ja Dievs ir patiesība, un mēs iepazīstam patiesību par pasauli, bet patiesība nevar būt pretrunā ar patiesību, mēs atklājam arī Dievu īstāko. Ja? Mēs jau nesakam, ka pērkons tas nozīmē, ka Dievs dusmojas, bet mums ir garīga pieredze, un mēs sakam, es sastopu viņu, bet tikai nevis pērkonu negaisā, bet sastopu viņu tagad savā dzīvē, sastopu viņu savā pieredzē, kuru mēs saucam par mistisko, par garīgo, varbūt arī par reliģisko. Šeit ir, protams, divi dažādi iedzieni, bet tagad mēs neiedziļināsimies garīgas dzīves teoloģijas niansēs. Katrā ziņā Dievs ir patiesība, un viņš sevi atklāja, un viņš nemaldina mūs. Un īstenībā priekš manis tā saucamais zinātniskais pasaules redzējums nekad nav bijis pretrunā ar teoloģiju, ar reliģisko pasaules redzējumu. Īstenībā es jau vēl skolas gados sev atbildēju uz jautājumu, kāpēc radīšanas, nezinot vēl teoloģiju, vēl nestudējot teoloģiju, kāpēc radīšanas apraksts nemaz nav pretrunā ar evolūcijas teoriju. Īstenībā tā jau ir diezgan labi apstiprināta teorija un ļoti grūti būtu ar to strīdēties. Bet šeit mēs redzam, ka Dievs atklāja sevi, un ja cilvēks meklē īsto Dievu, patieso, nevis izdomāto, tad viņam nebūs arī pretrunas ar pasaules sasniegumiem. Viņam nebūs arī pretrunas ar zinātnes sasniegumiem, ar jauniem atklājumiem, un cik vēl atklājumu mūsu priekšā vēl ir, cik mēs vēl par pasauli nezinām, neskatoties uz to, ka zinām ļoti daudz. Un tāpēc Dievs ir tā patiesība, kurš atklāja sevi, un kurš nav pretrunā ar to, ko mēs atklājam pasaulē. Viņš nevar ne maldināt, ne arī būt maldinātam. Un šeit ir otrā medaļas puse, ka mēs varam maldināt cilvēkus, bet melot Dievam, došu konkrētu piemēru. Kādreiz kristiešiem kāds bija pārmetis, ka jums katoļiem īstenībā ir ļoti ērti. Esi sagrēkojis, aizēji pie grēksūdzes, Dievs tev visu piedeva un tagad vari grēkot tālāk. Tā ir īstenībā Dieva maldināšana, tāda domāšana. Ja kāds tā tiešām domā, ja uzskata, ka nav nepieciešams atgriešanas process, atgriešanas lēmums, pietiek tikai formāli izsūdzēt grēkus, teoloģiski rodas jautājums, vai tāda grēksūdze vispār ir derīga. Tas ir jautājums. Protams, tiem, kam ir liela skrupulozitāte, lūdzu ļoti uzmanīgi ņemt vērā manus vārdus, bet tiem, kuriem ar skrupulozitāti problēmu nav, ņemiet vērā, ka tas nedarbojas tā, ka sagrēkoja, izsūdzēja grēkus, pamaldināja Dievu, un tagad atkal var grēkot, tad tas tā nedarbosies, jo Dievs neļauj sevi maldināt. Grēksūdze ir vajadzīga tad, kad es patiešām vēlos un darbojās, tad, kad es patiešām vēlos iesākt šo atgriešanas procesu. Bet Dievs ir patiesība, un šīs patiesības atklājums kulminācija ir Jēzus Kristus. Nepavelti mēs Jēzu saucam ar vārdu logos, ar lielo L. Logos, kas tulkojumā nozīmē vārds, jēga un tā tālāk. Šeit ir ļoti daudz nozīmīgs šis grieķu vārds. Man visvairāk patīk tulkojums jēga, kaut arī mēs varam iztulkot arī savādāk. Bet Jēzu Dievs atklāja visu. Viņu, kas savā pēdējā vārdā, es varētu izmantot arī vārdu, kā savā pēdējā grāmatā ar lielu G, ka viņš atklāja visu sevi tādā ziņā, ka tur ir ietverts viss, kas nepieciešams mums šīs dzīves laikā. Tas nenozīmē, ka viņš atklāja visu, visu bezgalību, bet atklāja tik daudz, cik nepieciešams mums. Un tieši tāpēc tā Dieva atklāsme, Jēzus persona un šis personas atspoguļojums svētajos rakstos un baznīcas tradīcijā, tas vienmēr
tiek no jauna padots refleksijai, no jauna tiek apcerēts, tiek atklātas kaut kādas jaunas lietas, tāpēc arī katoļu baznīcā rodas kaut kādas dogmas, kuru nebija paša sākumā. Jo kaut arī Dievs atklāja visu, mēs varētu tā pēdiņās pateikt, ne viss tika atšifrēts, ne viss vēl tika izlasīts. Ja Jēzus būtu kā grāmata, tad mēs nezinu, kura lapas pusē esam, bet noteikti esam vēl tālu līdz šo grāmatu izlasīt līdz galam. Tāpēc viņš ir patiesība, un šī patiesība tika iztulkota uz cilvēcisko valodu Jēzus personā. 42. punkts. Kā Dievs atklāja to, ka viņš ir mīlestība? Dievs Izraēlim sevi ir atklājis kā to, kura mīlestība ir stiprāka par vecāku mīlestību pret saviem bērniem un par mīlestību, ar kādu vīri un sievas mīl savu dzīves biedru. Dievs pats sevī ir mīlestība, kas sevī dāvā pilnīgi un nesautīgi, un kas tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienzimušo dēlu, lai pasaule ar viņu tiktu atpestīta. Sūtīdams savu dēlu un svēto garu, Dievs atklāja, ka viņš pats ir mūžīga mīlestības apmaiņa. Šeit es gribētu pievērst uzmanību tādiem diviem virzieniem. Dievs ir mīlestībā pats sevī, un Dievs ir mīlestība arī attiecībā uz mums. Šeit mēs pamazām tuvojamies trīsvienības noslēpumam, bet šodien mēs šim noslēpumam nepieskarsimies, jo tas ir ļoti atkal liela un gara saruna. Bet mēs redzam, ka ja Dievs ir mīlestība, sevī ir nepieciešams, lai būtu tāds, kuru tu mīli, un arī jābūt mīlētam. Un līdz ar to pati Dieva būtība pieprasa, lai viņš nebūtu viens. Un tas nemaz nenozīmē, ka ir trīs dievi, bet ir trīs hipostāzes, vai, kā mēs latviski sakam, trīs personas – Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kas vienlaicīgi mīl un ir mīlētas. Mīlestība – tā ir attieksme. Ja? Un ja nav uz ko šo attieksmi attiecināt, tad mīlestības nav. Ja es būtu pilnīgi viens, ja, es varu būt narciss, ja, es varu būt tas, kurš iemīlēts pats sevī, ja, bet normālā kārtībā, normālā cilvēka gadījumā tas tā nemēdz būt. Ir nepieciešams otrais. Un šis Dieva atspulgs ir arī mūsos, jo arī mēs visi meklējam gan to, kuru mīlēt, gan arī to, kas mīlētu mūs. Ja, un tāpēc šīs ilgas pēc mīlestības ļoti skaidri parāda, ka esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Viņš ir mīlestība, un mēs esam aicināti uz to pašu. Tā kā Dievs pats sevī veido mūžīgas attiecības, mīlestības attiecības starp Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Un ar šo mīlestību viņš dalās arī uz āru. Tas nozīmē, ka attiecība uz mums. Arī mēs kļūstam par viņa mīlestības objektu, un arī viņš vēlās būt par mūsu mīlestības objektu. Tas pašas saiknes, kas vieno Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, viņš vēlēs ar tādām pašām saiknēm vienot mūs ar sevi. Ja? Tieši tāpēc tā mūžīga apmaiņa starp Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, arī mēs šajā apmaiņā tiekam iekļauti. Es daudz kur esmu šo salīdzinājumu izmantojis, jo man tas ļoti patīk, bet ir tāda sena ikona Andreja Rubļova, kas saucās Svētā Trīsvienība. Ja jūs tagad skatāties mani nevis telefonā, jo telefonā grūti to izdarīt, bet, piemēram, datorā, tad iegooglējiet un pameklējiet šo ikonu. Svētā Trīsvienība, Andreja Rubļov. Mēs redzēsim trīs eņģeļus, kas attēlo Svētās Trīsvienības hipostāzes, kas sēž ap galdu, bet galdam ir 4 vietas. Pie galda ir 4 vietas, un viena vieta ir brīva, un šī brīva vieta ir vērsta uz to, kurš skatās uz šo ikonu. Un šī brīva vieta ir man. Tas nozīmē, ka katrs no mums, mēs esam aicināti, lai ņem dalību šajās Dieva mīlestības attiecībās. Tāpat kā Dievs savās hipostāzēs mīl
sevi pašu, mīl otro hipostāzi, tāpat mēs esam aicināti, lai būtu iekļauti šīs trīsvienības mīlestībā. Un tāpēc viņš atklāja sevi tieši kā mīlestība, jo mūs vieno divas saiknes. Mūsu prāts, jo viņš ir patiesība, un mūsu attieksme, vai mūsu sirds, mēs varētu pateikt, mūsu mīlestība. Un īstenībā būt par kristieti nozīmē, kad mēs abas divas saiknēs izmantojam, ka mēs meklējam viņu ne tikai intelektuāli, bet meklējam viņu arī mīlestībā, ja, vai ar visu sirdi, ja, ar visu savu attieksmi. Un pēdējais punkts uz šodienu, tas ir 43. punkts, ko nozīmē ticēt uz vienīgu Dievu. Ticēt uz Dievu, kas ir viens un vienīgs, nozīmē apzināties viņa diženumu un majestāti. Tas nozīmē dzīvot pateicībā un vienmēr viņam uzticēties, pat sastopoties ar lielām grūtībām. Tas nozīmē apzināties to, ka visi cilvēki ir vienoti un patieso cieņu, kas tiem visiem piemīt, jo tie ir radīti pēc Dieva attēla. Tas nozīmē arī pareizi izmantot viņa radītos labumus. Un šeit mēs redzam konsekvences, kas saistās ar mūsu saikni ar Dievu. Pirmā saikne, protams, vissvarīgākā saikne dzīvē ir saikne ar Dievu. Kaut arī bieži vien tiek runāts, ka vissvarīgākās attiecības ir ģimenē, cilvēki, kurus tu mīli, un īstenībā tas ļoti pareizi. Bet pašā pamatā, ja, stāv attiecībās ar Dievu, un ja šīs attiecības veidojas, tad visas pārējās attiecības, viņas nemaz no tā necieš. Ja, viņas kļūst otrādi, viņas kļūst stiprākas, jo ja mēs mīlam Dievu, mēs kļūstam līdzīgāki viņam un līdz ar to spējīgāki mīlēt savu tuvāko. Tas ir slavenais jau Jēzus līdzības vai Jēzus pārmetuma gadījums, kad viņš saka, ja jūs mīlat tos, kas mīl jūs, ko īpašu jūs darat, jo arī pagāni to dara, tas ir normāli. Bet, ja mēs vēlamies sekot mūsu kungam, ja mēs vēlamies būt kā viņš, mēs mīlam arī tos, kurus emocionāli pat nevaram ciest, ja, kuri uzskata mūs par saviem ienaidniekiem, ja, kuriem mēs nepiekritam kaut kādos jautājumos vai varbūt pat pasaules redzējumā gadījumos, kaut kādos aspektos. Tāpēc būt par kristieti nenozīmē tikai veicināt attiecības ar Dievu. Šīs attiecības pārklājas un atspoguļojas arī mūsu attiecībās ar pasauli un ar savu tuvāko. Es parasti izmantoju tādu, varētu pateikt, eksperimentu intelektuālo, tādu lakmusa papīrīti, kad es varu pārbaudīt, vai es neesmu pazaudējis saikni ar Dievu, vai manā tuvāk mīlestība ir joprojām tuvāk mīlestība. Es cenšos iedomāties cilvēku, kurš man ir visvairāk nepatīkams, kurš izraisa mani negatīvas emocijas, kuram es absolūti nepiekrītu viņa lēmumos, viņa uzskatos, nepiekrīt tam, kā viņš uzvedās. Ja? Jo, piemēram, gadās, ka atnāk kāds cilvēks, kuru es nevaru ciest, un pietiek tikai ar klātbūtni, lai mēs varētu kļūt dusmīgi. Un es uzdodu sev jautājumu, vai es vēlos, lai arī viņš būtu atpestīts? Vai es vēlos, kad es būšu Dieva priekšā, redzēt arī viņu blakus? Ja atbilde ir nē, tad man ir problēmas ar mīlestību. Ja atbilde ir jā, neskatoties uz visu manu antipātiju, neskatoties uz visām manām dusmām, neskatoties uz to, ka man tas cilvēks ļoti nepatīk, tas nozīmē, ka vismaz es tuvojos tai dieviškajai normai. Un tas ir tāds pārbaudes mehānisms man pašam, un es ceru, ka noteikti tas būs noderīgi arī katram no jums. Redziet, Dievs ir miris par katru, un Dievs un Kristus ir vēlās dot pestīšanu katram. Ne katrs šo pestīšanu pieņem, bet paldies Dievam, ka ne man ir jālemj, ne man ir tiesības lemt par kādu citu, kurš būs pestīts un kurš nē. Un tāpēc
ticēt uz vienīgu Dievu nozīmē būt patiesam kristietim, nozīmē burtiski mīlēt Dievu un tuvāko. Un arī tāds ekoloģiskais akcents, ka, protams, arī veidot pareizo attieksmi arī pret dabu, pret visu to, ko Dievs mums ir devis. Ar to es vēlos šodien noslēgt. Es ceru, ka šīs pārdomas bija noderīgas un tiksimies ar jums, ceru, ja Dievs dos un būsim dzīvi pēc 2 nedēļām, lai turpināt lasīt Katoliskās baznīcas katehisma kompendiju. Bet pagaidām, ar Dievu, atā!